Un šodien mēs esam atnākuši uz diviem svētkiem. Uz vienu ļoti lielu, lieliem svētkiem, ko mēs visi esam gaidījuši, un uz tādiem pavisam tādiem maziņiem, kas piedzimuši nesen. Un īstenībā tā, ka tie mazie svētki, viņi arī grib iekļauties tajos lielajos svētkos un tā kā apsveikt to jubilāru mūsu, kas ir Kungs Jēzus Kristus. Un tie lielie svētki ir svētki, kad mēs priecājamies un pasakamies Dievam par to, ka Viņš sūtīja savu dēlu Jēzus Kristu virs šīs zemes. Bet tie mazie svētki ir to, kad man ir šī iespēja prezentēt savu otro grāmatiņu, kas man iznāca nesen ar nosaukumu Dievs svētī Latviju. Un vispirms, protams, es gribu pateikt Jēzum par privilēģiju, par to, ka viņš man ir ļāvis uzrakstīt šo grāmatu, un arī gribu pateikties mācītājai par iespēju, kad es varu draudzēji prezentēt šo manu ticības un sadraudzības augli ar to kungu. Grāmatiņa izskatās šādi. Tas motīvs, kāpēc man tā liekas, kāpēc Dievs man ielika sirdī uzrakstīt šo grāmatu, tāpēc, ka mums ir šajā cīņā, kam iet cauri tagad Ukraina, kam iet cauri tagad Izraela un kam mēs ejam cauri latviešu tauta, ka mums ir vajadzīgs tāds papildu bataljons. Tu teiksi, man nevajag, tāpēc, ka lai kādos ieročos Efeziešu vēstulē Dievs ietērp kristiešus, viņš viņiem tik un tā iedeva ebrejiem 11. nodaļu. Viņš saka, jūs nesiet vieni, jūsu komandā, jūsu bataljonā ir tādi ģenerāļi kā Mozus, kā Simpsons, kā Dāvids, kā Daniels. Un ar šitādiem lielgabaliem jūs visus ienaidniekus uzvarēsiet. Amen? Un tāpēc arī mums cīnoties šodien Latvijā pret liberālo teoloģiju, pret dažādām cilvēciskām filozofijām, pret tiem cilvēkiem, kas ir pārdevušies mamonam, pret tiem cilvēkiem, kas atklāti kalpo sātanam, kas vienkārši ir buntā pret Dievu un vispār negrib redzēt viņa valstību virs šīs zemes. Mums šī grāmatiņa piedāvā, es esmu izvēlējies aptuveni 70 izcilākos kristiešus no visas Latvijas valsts vēstures, kuru dzīves un liecības mūsu ticība viņa pacelsies jaunā līmenī. Un mēs redzēsim, cik Dievs ir varens, un ka tāpat kā viņi savās paudzēs nes evaņģēliju un uzvarēja sātana darbus, tāpat arī mums šodien ir šī pati iespēja uzvarēt visus ienaidniekus. Un kā rakstīts Bībelē, kad visi ienaidnieki tik un tā kādreiz tiks pakļauti zem kunga Jēzus Kristus kājām. Halleluja. Tā. Savu grāmatiņu es iedalu tādās divās nodaļās par latviešu tautas izcelšanos, kur tad ir meklējamas mūsu saknes. Un otrā nodaļa pusē ir veltīta tieši tiem lieciniekiem, jeb kā Dievs Jēzus Kristus ir darbojies sākot no viduslaikiem, no vikinga laikiem mūsu zemē. Un, protams, ļoti vērtīgs arī ir ievads un nobeigums. Tur arī ļoti svarīgas atziņas, bet savu grāmatu es iedalīju divās daļās. Tad pirmajā daļā, tur, kur mēs runājam par latviešu tautas izcelšanos, tas ir tāds svarīgs aspekts, ko daudzi
latviešu tautā vienkārši palaiž garām. Vienkārši nav sapratnes, no kurienes un kā tad ir izcēlusies latviešu tauta. Un arī kristiešiem nav tā sapratne, kā mēs mūsu latviešu tautu varam savienot ar Bībeli, ar Jēzu Kristu. Un tad es ņemu tālāk kā Bībeles kalponi zinātni, Bībeles kalponi vēsturi, un tad es ievadu šī autentiskajā latviešu tautas izcelšanas stāstā. Es pieminu, tur vairāk pieminēta, bet es šeit prezentēju pāris zinātniekus. Īzāks Ņūtons. Nav lielāka zinātnieka par viņu. Jūs lasiet zinātnes vēsturi, lielākais zinātnieks. Viņš bija kristietis, viņš katru dienu lasīja Bībeli, katru dienu lūdzās, un viņš teica, ka tad, kad mēs skatāmies uz šo sarežģīto pasaules sistēmu, viennozīmīgi, kad Bībeles Dievs radīja šo pasauli. Un aptuveni pirms 6000 gadiem. Tas ir lielākā pasaules zinātnieka viedoklis. Tātad pasaule ir radīta. Šeit es gribu gan jums, gan tiem, kas skatīsies video versijā, ieteikt iegādāties šādu grāmatiņu par 100 izcilākajiem pasaules zinātniekiem. No dažādākām jomām, kas bija speciālisti astronomijā, vēsturē, ģeogrāfijā, ģeofizikā, fizikā, un kas visi kā viens teica, ka šo pasauli radīs Jēzus Kristus. 100 izcilākiem. Tā, ejam tālāk. Tālāk es lasītāju vedu pie izcilā zinātnieka Kārļa Linneja. Zviedrijas zinātnieks, un viņš izmet arī no mūsu smadzenēm visādus filozofēšanas un spekulācijas. Viņš ir tas zinātnieks, kas parādīja un pierādīja, ka cilvēks un arī visas pārējās radības, viņas ir vienots atdalāmas. Ka mēs varam uztaisīt tādu klasifikāciju. Viņš ir taksonomijas pamatlīdzējs, mēs varam cilvēku ierindot kā cilvēku, pētīt, ziloņu kā cilvēku. Viss ir atdalāms. Un teiksim, tā muļķīga evolūcijas teorijā šeit nav nekādas vietas. Un tas nozīmē, un viņš arī bieži savos zinātniskos darbos piemin, ka cilvēku, katru sugu cilvēku, tā skatā radīja Jēzus. Un viņš ir īpaši vēl ar to, ka, ja mēs lasām viņa biogrāfiju, ka tas ir zinātnieks, kurš tāpat kā mūs pateica, ka es redzēju kunga gotību, paiem man garām. Ja jūs lasīsiet, teiksim, un mācīsieties par šo cilvēku, viņš ir lielākā autoritāte tajos gados, viņš ir modernās bioloģijas pamatlīdzējs. Ja, un tiešām pētot radījumus, viņš arī bija anatomijas, kas pārzināja cilvēku uzbūvi profesors, un viņš pārzināja augu valsti un dzīvnieku valsti, un viņš redzēja tā kunga darbus, nospiedumus radībā. Ejam tālāk. Luis Pastērs. Tātad pasauli Dievs radīja, cilvēku Dievs radīja. Un Pastērs nedaudz vēlāk par šiem abiem zinātniekiem, viņš vēlreiz šo biblisko mācību vēl vairāk padara skaidru, sakot un pierādot, ka dzīvība kā tāda uz zemes, viņa varēja rasties tikai no dzīvības. Tikai no dzīvības. Un tad, kad tu lasi pirmo Mūzes grāmatu, tad tu saproti, ka tur Jēzus radīja. Jēzus radīja pirmo dzīvību, pirmos dinozaurus, cilvēkus un pētiķus un haizivis. Un tikai no dzīvības varēja rasties dzīvība. Nekā savādāk. Un joprojām šī viņa mācība ir zinātniski vienīgā pareizā. Ejam tālāk. Tālāk es pieminu jau Latvijas zinātnieku. Stenders, vecais Stenders. Esat dzirdējuši? Vecais Stenders, un viņš jau tuvāk jau pieved mūs pie šī jautājuma par latviešu tautas izcelšanos.
Viņš saka, ka pasauli Dievs radīja pirms 6000 gadiem, un ka bija Noasa plūdi, un ka pēc Noasa plūdiem, tur, kur bija Bābeles tornis, kad izplūda dažādas tautas, ja? Un viņš saka, kad izplūda uz plašo Krieviju, un tad radās Babilonijas šā civilizācija un Ēģiptes, un viņš visu piemin savā kādā grāmatā? Augstās gudrības grāmatā. Ja? Visu viņš piemin, un līdz ar to arī kaut kur latviešu tauta tur ir. Kaut kur arī mēs tur esam no Noasa izveidojušies. Tā ir zinātne. Tālāk es jau ņemu brāļu draudz mācītāju Blaufus. Viņš arī bija speciālists vēstures jomā, kā vēsturnieks. Un viņš jau ļoti detalizēti savā grāmatā Vidzemes stāstīja, kas ir pirmā izdotā latviešu valodā vēstures grāmata. Ja, kurš iedziļinājās, no kurienes tad latviešu tauta cēlās. Un viņš savā grāmatā apraksta, kad latviešu tauta, ka viņa cēlās no Noasa, no viena Noasa mazēliem Jafeta. Ja, un šito te visu bildi saliekot kopā, Jēzus radīja pasauli, Jēzus radīja visus dzīvniekus. Tikai viņš varēja dot visiem dzīvību, ka pasaule tiešām ir 6000 gadu veca, kā Bībelē rakstīts, ka ir bijuši Noasa plūdi. Un kad pēc tiem Noasa plūdiem izveidojas latviešu tauta, tas ir tas, kā mēs kāds, un es savā grāmatā pieminu, kad apzinoties to, kad mēs esam izcēlušies, ka mūs ir radījis un mūs ir izveidojis pats Jēzus, ka viņš ļāvis mums izcelties pēc tam pēc Noasa plūdiem, tad, kad tauta sāka no tās Bābeles torņa virzīties katru savu zemi, kad Jēzus visu to procesu organizēja. Tas ir cienīgums un tā ir atbildība par mūsu tautu. Ka mēs neesam kaut kāda evolūcijas teorijas procesa rezultāts, bet kad Dievs visam sekoja līdzi. Un kad viņš arī zināja, kad izcelsies tāda latviešu tauta, un ka viņa apdzīvoš Baltijas jūras piekrasti. Tad vēl nedaudz par to Noasa un ledus laikmeta konceptu. Tad pēc Bībeles sižeta, tad tas Noasa plūdi apmēram notika pirms Kristus 2235. gadā. Aptuveni, ja? Un pēc tam, kas notiek, tad, kad bija Noasa plūdi, viņš šeit bija aplūdis ar ūdeni. Es uzsaisītu tādā mazākā mērogā visu šo padarīšanu. Šeit apmēram, no šī kalna līdz Latvijai, apmēram pāris tūkstoši kilometri. Tā, bet, lai jūs saprastu to konceptu Bībeles. Un tad, pēc Noasa plūdiem iestājās ledus laikmets. Kā viņš izveidojies? Noasa plūdu laikā un pēc plūdiem bija ļoti lielas zemestrīces, bija vulkānu izvirdumi, lāvas nāca no zemes ārā, no kalniem. Mēs arī pašā Bībelē lasām, kad pazemes dzīles atvērās, lai ūdeņi izsprūgtos ārā. Un tad, kad par cik šeit bija tie vulkāniskie izvirdumi, okeāni bija ļoti karsti, un tas tvaiks kopā ar visiem pelniem, viņš pacēlās līdz stratosfērai, līdz apmēram 11 līdz 50 km augstumam, kur ir ļoti augsta temperatūra, un līdz ar to viņš aizklāja sauli. Ja saule vairs nesildīja zemi, un līdz ar to, tad, kad visi šie grūveši nāca apakaļ zemi, viņš jau nāca kā sniega veidā. Ja? Un tādā veidā izveidojās ledus laikmets. Ja? Sekulārā literatūra to ledus laikmetam tur spekulatīvi piedēvē tur miljonus gadus, bet pēc Bībeles sižeta mēs varam viņu ierindot uzreiz pēc Noasa plūdiem. Un kāpēc es pieminu to?
Tāpēc, tad, kad jūs atverat jebkuru latviešu tautas vēstures grāmatu, jebkuru, tur, kur redzat, kur es pieminu 3, Ulda Ģermaņa, Baloža un Miķelsona grāmatas, visur, teiksim, tas reālākais atskaites punkts ir leduslaikmets. Viņi saka, ka pirms leduslaikmeta vispār šajā zemē Latvijā nekas nevarēja notikt. Un tā ir absolūta patiesība. Visa latviešu tautas vēstures pētniecība, viņa atdurās pret leduslaikmetu. Tas ir izējas punkts. Un tikai mums kristiešiem, tad, kad mēs zinām Bībeli, un tad, kad mēs lasām pirmo mūsu grāmatas, mēs saprotam, tas tā ir. Un tiešām, tad, kad visi šie autori, un daudz piemin, kad tās pirmās ciltis Latvijā iesoļo pēc leduslaikmeta un Bābeles torņa tiešām ap šo te gadskaitli. Tā ir akmens kultūra. Ja? Protams, ka tur ir variācijas, bet tas princips apmēram neiet runa par miljoniem gadu. Mums vispār šeit Latvijā nekas nenotika pirms miljonus gadiem. Iet runa tikai par 1000 gadu konceptu, bet tas viss apliecina, ka mēs mūsu mīļajai, dārgajai Bībelē varam pilnībā uzticēties par to, kā viņa izskaidro mūsu tautas izcelšanos. Ejam tālāk. Tālāk es pieminēšu pāris kristiešus, kas ir iepazinuši un sastapušies mūsu zemē ar Jēzu. Baumaņu Kārlis nebija pirmais, pirms tam vēl bija, bet par cik mana grāmatas nosauksmes Dievs svētī Latviju, un viņš ir Latvijas himnas autors, tad sāksim ar Baumaņu Kārli. Tad, kad viņš uzauga dievticīgā ģimenē, viņi savā ģimenē mīlēja dziedāt korāļus, garīgas dziesmas, un Kārlis Baumans pats ir uzrakstījis autobiogrāfisku darbu, kurā viņš min, kad jau 12 gadu vecumā viņš ir zinājis mazo kaķismu no galvas. Un tad, kad viņš gāja ganos pēc tam, kad viņš ņēma līdzi Bībeli, un viņš zināja veselas Bībeles nodaļas no galvas. Kristīgs, ļoti kristīgs, Dievam nodevies cilvēks, un arī pēc tam, kad viņš aizbrauca jau studiju un darba gaitās uz plašo Krieviju, vēsture saka, ka viņš tur uzrakstīja pirmo garīgo latviešu dziesmu Mūsu Tēvs debesīs. Un viņš savā autobiogrāfijā arī min to tādu faktu, kad viņš, būdams jaunietis, viņš kaut kur atskāra, viņš kaut kur nojauta, un viņam atnāca atklāsme, debesu tēti, kā tu esi par mani līdz šim rūpējies? Ja, kad dzīve ir tik trausmaina, kā tu esi par mani rūpējies? Ļoti ticīgs cilvēks, un tad jautājums jums, kurā gadā viņš rakstīja himnu? Spikot mākam. Jā, un to, ko es gribēju pieminēt vēl tam, kam mēs ejam cauri, ticīgs cilvēks, Dievs caur šo ticīgo cilvēku mums dod himnu, un himnā himna mums māca par to, kas ir līdz šim bijis dārgs mūsu latviešu tautai. Un Kārlis Baumanis pasaka, ka mūsu tautai ir dārgs ir bijis Dievs un ģimene. Jā, jo viņš tur piemin dēlus un meitas, kas piedzims. Tas nozīmē, ka dabiskā ģimene, kurā dzims bērni, ka tā ir mūsu tautai liela vērtība un ka to var nodrošināt Dievs. Un, ja šodien pie mums atnāk Stambulas konvencija, tad viņa atnāk no velna. Ja, jo Stambulas konvencija ļoti 38. pantā atļauj abortus. Viņi saka, ka aborti ir ok, bet mūsu Latvijas himna saka, ka demogrāfija, bērnu piedzimšana ir ok. Pavisam divi dažādi autori šiem dokumentiem. Un priecāsimies, ka mums ir tāda Latvijas himna. Paldies, Baumaņa Kārlim. Ejam tālāk pie nākošā kristieša Krišāns Valdemārs. Esiet dzirdējuši?
Principā, jebkurā latviešu vēstures grāmata, kas nepieminētu šo valsts vīru, politiķi, ekonomistu, viņa būtu bezvērtīga. Jebkura vēstures grāmata, kas runā par mūsu tautu, par 19. īpaši, par 19. gadsimtu, vienmēr Krišjāns Valdemārs, viņš būs kā sava laika tāds latviešu tautas vadonis, ja, kas aicināja celt tautas pašapziņu, veidot, būt par saimniekiem arī tā skaitā Latvijā. Un, ko par viņu varētu pateikt, viņš kā puika skraidīja pa Liepājas krasmalu un skatījās tur ratajos kuģos, un tad viņam tā iepatikās, jā, tā darīšana, un tad, kad viņš jau kļuva jau pieaudzis un strādāja Krievijā, tad viņš aizstāvēja savu disertācijas tēmu tieši par kuģniecību. Cik svarīgi ir attīstīt kuģniecību. Un viņš ir Latvijas kuģniecības un jūras skolas pamatlicējs un dibinātājs. Un tad arī Krievi saprata, cik gudrs cilvēks, un principā viņu pat iecēla par visas Krievijas tādu ģeogrāfijas tajā biedrībā, un lai viņš palīdzētu arī visai Krievijai attīstīt to jūrniecību. Ja, tad ļoti, bet viņš ar savām zināšanām un ar savu darbu arī ļoti palīdzēja latviešu tautai, Ainažos dibināja pirmo jūras skolu arī par saviem līdzekļiem, lai tie vietējie zvejnieki, lai viņi sāktu būvēt buru kuģus un zvejotu, un lai latvieši tādā veidā caur tirzniecību kļūtu bagāti. Pa kristietību. Ikvienam ir iespēja paņemt viņa grāmatas bibliotekā un atvērt vaļā. Viņš, iespējams, viņš pat Bībeli zināja labāk kā es. Tur katrā teiksim, gandrīz viņa tēzē, katrā rakstā ir atsauce uz Bībeli. Viņš arī uzskata, ka šo pasauli radījis ir Dievs un ka mums ir jādzīvo saskaņā ar Bībeli. Un es paņemšu tikai vienu viņa citātu, kas man personīgi pašam patika. Paša laime tīri nekas cits nav kā priecīga sirds un mundrs prāts. Bagātība un augstība tikai liekas būt laime un daudzus pieviļ. Dzīsimies tādēļ visi no visas sirds pēc šīs laimes, tad tiešām viss cits mums piekritīs, lai tikai nekad neaizmirstam Dievu un Jēzu Kristu, lai mīļojam tuvāko ar karstu dedzīgu sirdi. Ja, tad cilvēks ar plašu vērienu, bet kurš visu tautu aicināja neaizmirst Dievu un neaizmirst Jēzu Kristu. Ejam tālāk. Oskars Kalpaks. Mēs lūdzāmies par Ukrainu, lai Dievs dod Ukrainai uzvaru, tāpat kā viņš deva mums uzvaru 18., 19. un 20. gadā par šiem komunistiem, cilvēkiem, kas kalpoja Sātanam, lai Dievs arī Ukrainai dod tādu pašu uzvaru, kā viņš mums deva. Un viens no varoņiem bija kristietis. Ja, kristietis, kas gribēja kļūt par mācītāju. Ja, viņš ļoti gribēja kļūt par mācītāju. Un viņš, kā liecinieks saka, viņš Pirmajā pasaules karā, vai tur Polijā un citur viņš spēlēja vijoli, dziedāja korī Dievam par godu. Viņu arī uzaudzināja dievticīgi vecāki. Un viņa dzīvē un viņa personībā mēs saskatām, kā mīlestība pret Jēzu Kristu, kā viņu var arī parādīt mīlestībā pret dzimteni, pret savu tautu. Tad, kad viņam bija brīvs laiks, rakstīts, ka viņam bija
kolosāls raksturs, ka viņš līdz cilvēkiem palīdzēja dažādos darbos, un tuviniekiem bija ļoti čakls, un tad, kad vajadzēja savu tautu aizstāvēt pret ārējiem ienaidniekiem, viņš to arī drosmīgi darīja. Jā, tātad kristieši, viņi ir drosmīgi, un iespējams, ka ticība Dievam, ticība Jēzum Kristum arī deva viņam papildu šo drosmi, mīlēt šo dzimteni un aizstāvēt pret ārējiem ienaidniekiem. Jā, tiešām kā maziņš pulciņš, viņi iesāka šo cīņu pret komunistiem, bet ar kādiem panākumiem, kā Dievs svētīja šo cīņu. Kā Dievs svētīja šo cīņu. Paldies arī Dievam par šo kristīgo cilvēku. Un daudz viņi noraksturoši kā kristīgu, ticīgu cilvēku. Ejam tālāk. Vēl paiet ilgs laiks, brīvlaiks. Un vēl viena kristieti, ko es gribu prezentēt, Viljams Fetlers. Viņš bija evaņģēlists, viņš bija mācītājs, viņš bija muzikants, un cik viņam bija bērni? 13, nu, protams, nu kā tad Benita nezinās? Pagaid, pasīšos, nav kaut kur pierakstīts? Nav. 13. Un viņš ar visiem bērniem kalpoja Dievam, un viņi muzicēja. Un viņš atklāja Bībeles mācības par runāšanu mēlēs, ja, ka tā lasot Bībeli, ka tā ir normāla prakse. 10 doses diešana, tā ir normāla prakse, tas rakstīts Bībelē. Caur šo kalpotāju, tad, kad viņš personīgi un tad, kad viņa komanda veda uz Latvijas cietumiem Bībeles, ļoti daudzi noziedznieki, viņi kļuva par patriotiskiem cilvēkiem. Lasiet tā laika sekulāro literatūru. Ja? Un viņš izveidoja arī bijušajiem ieslodzītajiem oāzi, tādu patvērsmi, kur viņi var šīs pārmaiņas saglabāt un pēc tam iekļauties, integrēties sabiedrībā. Ļoti svētīgu darbu viņš darīja. Un vēl es savā grāmatā pieminu 1930. gadu. Viņš ir pazīstams ar Bībeles gājienu Rīgā. Cik jūs šeit apmēram cilvēkus saskaitīt šī gājienā? 3000, kurš vairāk sola? 10, cik? Ļoti precīzi. Tā arī norakstot, ka 30 000 cilvēki izgāja šajā gājienā. 30 000. Es gribu nolasīt tomēr, ja, tas kā acu liecinieks, kā viņš atstāsta šo notikumu, kas tur notika. Un viņš saka tā, Rīga dimt 24. augustā pulkstens 3 pēcpusdienā. Sākās ielais gājiens ar karogiem un daudziem plakātiem, uz kuriem bija rakstīti teksti krievu, latviešu, vācu un pat ebreju valodās. Gājiena priekšgalā plakāts ar uzrakstu par Dievu un Bībeli. Pareizticīgs skolotājs un pretalkohola darbinieks Jānis Dāvids savā runā saka, godīgs tēvs nepielaidīs savā tēva zaimošanu. Vai mēs varam pielaist Dieva zaimošanu? Nē, kultūrālā zemē nepieļaus Dievu zaimot. Tauta, tev ir jāsaka savs suverēnais vārds. Saima ir tikai tavas gribas izpildītāja. Lai saima izdot likumu, ka nav brīv Dievu zaimot. Krievija bija stipra, tikmēr, kamēr dibinājās uz ticības. Komunisti izārdīja ticību. Kas ir noticis ar Krieviju? Vairāk kā 30 miljoni iedzīvotāji aizgāja bojā. Nekur nav tādas verdzības kā neticīgajā Krievijā. Atminies tauta, ka 1919. gadā, kad pār Latviju valdīja neticīgie, tūkstošiem nevainīgu tapa apsaktēti. Tie bija šausmīgi laiki, kad nošautos izraka, dažiem bija pat naglas iedzītas galvā. Kristīgie, kas Dievam tic, nevar tādas nežēlības pastrādāt. Neviena godīga cilvēka nebūs, kas gribēs, lai Latvijā atgriežās neticīgā valdība un publika no visām pusēm sauc pareizi. Stāvēsim par Bībeli, par ticību, kamēr tas būs mūsu sirdīs, tikmēr pastāvēs Latviju tauta. Beidzot tauta izsaki savu gribu kā saimai, tā arī valsts prezidentam un ministru prezidentam, lai izdot likumus, kas aizliedz Dieva zaimošanu un dzeršanu. Un pēc tam uzstājās mācītājs Fetlers.
Un mācītājs Fetlers savā runā saka, bija laiks, kad ateisti, komunisti lielījās, ka tauta Dievu negrib. Šī lielā tauta sapulce ir atbilde neticīgiem komunistiem, ka tauta grib dzīvo patieso Dievu. Es vēlos, lai tas laiks pienāk, ka tauta pateiks komunistiem, ka viņiem Latvijā nav rūmes, lai iet uz savu paradīzi. Un atskan vātraini saucieni no publikas. Kad tie būs aizgājuši no Latvijas pēdiņās Elles uz Krievijas paradīzi, tie gribēs nākt atpakaļ uz šo Eli, kur var dabūt maizīt un kliņģerus, cik vien gribi. Uz Fetlera priekšlikumu publika nodziedāja Latvijas himnu un pieņem priekšā likto rezolūciju, ar kuru griesies pie valsts prezidenta Saimas un ministru prezidenta. Un tur ir 3 punkti, ko viņi iesniedza pēc tam politiķiem. Ievērojot to apstākļu, ka mēs sūtam mūsu bērnu skolās, lai viņi mācītos derīgas zināšanas un likumību, nevis bezdievību un neticību, mēs prasām, lai skolotājiem skolās tiktu aizliegts jebkādā veidā izsacīties nicinoši vai neticības garā par Dievu un Bībeli. 2. Izstrādāt likumus, kas aizliegtu alkohola lietošanu valstī, un 3. ar likumu norobežot Dieva zaimošanu valstī mutiski un rakstiski. Tā pati cīņa, kas mums šodien ir, arī viņi cīnījās. Pilnīgi identiski. Un mēs uzvarēsim. Viņi izbīdīja skolās jau pirms tam gan ticības mācību, ja, kur viņam mācīja par Jēzu Kristu. Un viņi vēl izbīdīja tādus cerību pulciņus, kur bērniem mācīja nelietot alkoholu. Viņi paveica lielas lietas. To, ka mums šodien mūsu prezidents, mūsu ministru prezidenti, mūsu deputāti, mūsu bīskapi, mūsu mācītāji, mēs paši, ka mēs ejam pārtikas veikalos un mēs skatāmies, alkohols mums pretī smaida. Vislabākos plauktos, tas ir apkaunojums mums. Mums ir tā jālūdz Dievs un tā jākalpo viņam, lai vismaz šo Elles dzērienu vismaz no veikaliem dabūtu projām, no pārtikas veikaliem. Un tad mēs varam iet kādā citā cīņā. Mums ir daudz darāmā. Nu, ejam tālāk. Zenta Mauriņa. Esiet dzirdējuši. Viņa ir visvairāk tulkotā un visvairāk atpazīstamākā sieviete no latviešu vidus, plašajā pasaulē. Viņas darbi ir tulkoti daudzās valodās, un viņa savā laikā dzīvoja Liepājā, un viņas tētis bija ārsts, un arī kā ārsts, vismaz tā apkaime zināja, ka tētis ļoti lasa Bībeli, un arī pati Zenta Mauriņa ļoti mīlē šo Bībeli, un īpaši, par cik mēs zinām Kristus piedzimšanas svētkus, arī Zentai Mauriņai šie stāsti par to, kā Jēzus nāca pasaulē, bija paši mīļākie. Un Zenta Mauriņa, lūk, es arī gribētu nolasīt viņas dažas atziņas. Tā Zenta Mauriņa. Viņa ir 70, tāpēc ir ilgi jāmeklē. Tā, ko viņa ir teikusi? Nekāda metafizika vēl nav pilnīgi neapšaubāmi pierādījusi Dieva eksistenci. Tas tā, bet nekāda fizika vēl nav spējusi pierādīt, ka Dieva nav. Tātad viņa iet arī uz to, ka Dievs radīja šo pasauli, beidziet latviešu filozofēt. Tad, kad mēs zinām, ka viņa kopš 5 gadu vecuma bija ratiņkrēslos, ja? Un viņa sasim ar bērnu trieku, un šeit mēs arī redzam, viņa bija kā lektore gan Latvijas dažādos universitātēs, gan arī Zviedrijā un citur uzstājās kā lektore. Un tas, ko, teiksim, tad, kad es to tā atklāju un iepazinu, tā ir stipra personība, kas pieķērās Jēzum, un viņa arī skaidri savās grāmatās un esējās pasaka, ka Jēzus bija Dievs un bija patiesa cilvēks. Un viņa būdama ar šādu slimību, paklausieties, ko viņa saka.
Bet katrā ziņā viens no pārmetumiem, kas līdz mūsdienām saglabājies no viduslaikiem, kur pat sevis šausīšana par dievam tīkamu ir slimību uzskatīt par svētību, par ko dievam jāpateicās. Tā ir pārprasta kristietība. Jo Kristus nesa cilvēkiem nevis ciešanas, bet gan atbrīvoja tos no slimībām. Redzot Mariju raudam par mirušo brāli Lācaru, Kristus nelika viņai līksmoties, bet arī pats sāka raudāt. Tik ļoti viņš mīlēja Lācaru un tik dziļi saprata Marijas bēdas. Šis ir viens no viskaistākajiem evaņģēlija fragmentiem. Izraisa daudz pārdomu. Tas, kurš nekad nav raudājis, nav saucams par cilvēku. Tas, kuram nāve ir ikdienišķs fakts, vēl nav kļuvis par cilvēku, bet tas, kurš redzot mīļot to cilvēku uz ārkā līksmo, grib būt kristīgāks par Kristu. Ja, tātad, būdam pie šīs slimības, viņi tomēr saprata, ka tas evaņģēlijā, tas Jēzus Kristus, kas atnāca, kad viņš ir pret slimībām. Stipra un spēcīga personība. Un viens no arī, kas ir pieminēts manā grāmatā, kristietis Jānis Klīdzējs, ja jūs zināt, kas ir uzrakstījis grāmatu Cilvēka bērns. Viņš aizstāvēja un popularizēja šo latviešu inteliģentes top sievieti, sakot, redziet, kāds cilvēks, bet kā viņa ticēja un kā viņa lūdzās Jēzu. Kad tas ir izaicinājums, kad arī inteliģence ļoti veiksmīgi kalpo Jēzum Kristum un mīl viņu. Ejam tālāk. Vienkārši es paņemu tādus dažādus kristiešus. Ja? Šeit ir Ārijs Geikins. Kurš apmēram atpazīst Āriju Geikinu? Viņš ir atpazīstams no to, ka viņš arī gan kā, protams, kā dramaturgs, ja, liels, bet viņš ir atpazīstams arī no latviešu filmām. Piemēram, Ilgās siežu kāpās, kur viņš bija kopā ar meža brāļiem un arī Dubultas lazdā. Viņš bija. Un viņš arī, tad, kad stāsta par sevi, viņš saka, ka viņa mamma bija ticīga un arī pats, arī komunistu laikos, lai gan viņš arī min, ka viņš bija aizgājis jau pie hinduistiem, tur meklējis patiesības, bet tik un tā apakaļ atnāca pie Jēzus Kristus. Pie Jēzus Kristu, un viņš liecina, kā viņš ir lūdzis Jēzu Kristu un kā Dievs ir ikdienišķās lietās atbildējis uz viņa jautājumiem. Ja, un pat viņa tie kolēģi, tad, kad viņi tur taisījuši dažādus iestudējumus un lūgas, viņi teikuši, ka viņš kādreiz no viņiem atgājis attālus un viens pats meditējis, ja kaut kādās pauzēs. Ja, un lūdzas Dievu. Kristīgs cilvēks, kurš dod liecību par to, kad tikai pie Jēzus Kristus ir dzīvības jēga. Šeit es paņēmu, tieši viņa grāmatiņu, viena no viņa grāmatēm, Lūgas pa Kaupo. Kaupo arī pieminēts manā grāmatā, arī bija kristietis, kurš tika dziedināts un kurš savu dzīvu un kalpošanu atdeva Jēzum pēc tam, un viņš arī šo tā kā apmēram sacer, kāds tad kristietis varēja būt Kaupo. Ja jums kādreiz ir iespēja, varat iegādāties un palasīt, un tur ir ļoti labi tas psiholoģiskais moments noraksturots, kā tajos laikos kalpo, kā kristietis, kā viņš varēja kalpot Dievam. Ejam pie pēdējās personības, kuru jūs visi atpazīstat. Un es esmu pateicīgs Dievam, tad, kad man radās ideja par šo grāmatu, tad man kā pēdējais uzvārds un ko es gribētu ielikt šajā sarakstā ir mūsu dārgais un mīļais mācītājs Aleksejs Ļidājevs, kurš ļoti iedaras šo kristiešu sarakstā. Kad tikpat radikāli kā visi pārējie mīlējies, arī viņš mīl. Ja, un kad iespējams, es
neesmu ļoti liels eksperts, bet ļoti tuvu 100%, ka mana grāmata ir pirmā grāmata, kas tik cienīgi piemin mācītāju Alekseju, kas viņu ierindo tieši visu, teiksim, to izcilāko kristiešu vidū un sarakstā. Paldies Jēzum par to. Protams, jūs zināt, ka mācītājs Aleksejs brauca uz tālo tur Ļeņingradu, nopirkt pāris kilogramus mandarīnus. Uz kurien? Mandarīnus, kad Olga bija stāvoklī tik ļoti, viņš mīlēja un tik ļoti viņam joprojām ir dārgas ģimeniskās vērtības, un viņš arī joprojām aizstāv dabisko ģimeni. Mēs zinām, ka viņš piedalījās barikādēs. Šeit viņš ir apbalvots par to, ka viņš 1991. gadā aizstāvēja Latviju pret komunistiem. Manā grāmatā ir arī atsauksme uz video, kur Latvijas televīzija pieminēja, ka jaunā paudze kopā ar mācītāju Alekseju aizstāvēja Latviju. Un tas iedrošināja tūkstošiem cilvēkus par mūsu uzvaru. Jā. Šeit nepārprotams līderis drosmē un Dieva priekšā, kurš no viena cilvēka nebaidās, tikai tev izpatikt Jēzu, kurš aizstāvēja Latviju no fašistiskās, homoseksuālas propagandas. Un viņš joprojām to dara, un pateicoties šī cilvēka ticībai un iesāšanās par Latviju, un pateicoties, ka mums ir tāds Abrahāma pēctecis, kas tik drosmīgi aizstāv Latviju pret šo sātana kustību, kad mēs esam vēl joprojām svētīta zeme. Un paldies šim cilvēkam par visu to labo, ko viņš ir izdarījis mūsu tautā un savā grāmatā. Es pieminu, ka šis cilvēks, kā mācītājs, kad viņš aicina, ka prezidentam ir jānoliekās Jēzus Kristus priekšā. Ministru prezidentam ir jānoliek sava dzīve Jēzus priekšā. Visiem deputātiem, visiem mūziķiem, sportistiem, jebkurai profesorai, tev ir jāiepazīstās ar Jēzu un jānolieks viņa priekšā. Tas ir viņa galvenais mesiķis. Un to paši sludinājuši visi manis nosauktie cilvēki, gan Blaumaņu Kārlis, gan Krišāns Valdemārs, Kalpa, Zenta Mauriņa, Ārijs Gēkins. Visi viņi ir sludinājuši, ka tev cilvēki ir jāatgriežās pie Jēzus Kristus. Un pēdējais slaids, par cik mums šodien ir svētki, mēs tā kā pieminam kunga Jēzus Kristus piedzimšanu un nākšanu šī pasaulē. Tad Jāņa grāmata mums pirmā nodaļa, Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa, mums tieši viņš sākās ar Ziemassvētku stāstu. Jā, viņš tieši pastāsta, kas tur īsti tajā Ziemassvētkos notika, bez visiem tiem eņģeļiem un bez visiem tiem ganiem un bez visiem tiem gudrajiem, kas tur īstenībā notika. Ja? Tā, globāli viņš no malas paskatījās. Un viņam Dievs iedeva tādu vērtējumu. Tur notika, ka gaisma ienāca pasaulē. Jā, Jēzus noraksturots kā gaisma. Un tu ienāca tumsā, un tumsa viņu nepieņēma. 1. gadsimtā bija tumsa, 2. un 21. joprojām bez Jēzus Kristus ir absolūta tumsa pasaulē. Un visi šie cilvēki, manis pieminētie, viņi ir ļoti dažādi pēc būtības, un pēc raksturiem, un pēc sava temperamenta un izpratnes citos jautājumos, bet viņi visi sildījās Jēzus gaismā. Un jo tuvāk, jo labāk. Un tas arī, ko nozīmē Ziemassvētki, ka Jēzus ir vienīgā gaisma. Izņem Jēzu no tavas dzīves ārā, absolūta tumsa. Jā, kamēr paliek pavisam tums, jo tu tālāk aizies prom no Jēzus, jo tu dzīvo tumsā, absolūtā tumsā. Un tas ir mans apgalvojums, un tā ir mana tēze, un tā ir mana pārliecība, un tas ir par tā kā es lietas saprotu.
Ja šie cilvēki nenoticētu Jēzum Kristum, ja viņu dzīvēs nebūtu Jēzus Kristus, jeb Latvijai nebūtu šie kristieši, arī šie, un vēl manis nosauktie, nebūtu tādas Latvijas. Nebūtu. Pateicoties uz to, ka kādi cilvēki iedraudzējās ar Jēzu, sāka lasīt Bībeli, sāka lūgties viņu un sāka savā dzīvē īstenot viņa programmu, viņa intereses, dzīvot pēc viņa likumiem, arī pār Latviju ienāca šī gaisma, un Latvija tapa. Nebūtu bez kristiešiem, bez Bībeles, nebūtu Latvija. Mēs būtu sen izmuruši kā eģiptieši, mēs būtu sen izmuruši kā babilonieši. Un tas, kas mūs šodien gaida, tad, kad mums te grib atnākt Sātana dokuments, Stambulas konvencija, tas atnesīs absolūti tumsu, ja mēs izslēgsim šo gaismu. Šī ir vienīgā gaisma, kas silda Latviju. Tas dokuments nāk, Stambulas konvencija kaut kur no Elles. Ja? Vienīgā gaisma, kas mūs silda, tas ir Jēzus Kristus, mūsu himna, kas mūs orientē uz Bībeli, kas mums orientē uz, lai mēs pievēršamies Jēzum Kristum un neieslēgsim šo gaismu no mūsu dzīvēm. Tas ir vienīgais glābiņš mums personīgi un mūsu tautai. Un